Nu, Artūr, ko tad tu esi testā dabūjis? Nu, čau, te atkal Artūrs ar kārtējo moču testiņā. Šoreiz pie manis bija nonācis Kove 450 rallī. Latvijā vēl nav pārdošanā, bet auto favorīts AF Moto, cik es saprotu, plāno viņas ievies. Šis ir no Lietuvas dīlera. Un esmu nobraucis aptuveni 2 dienu laikā kāds 500 km un ne tajās vieglākajās vietās. Un pirmie iespaidi, nu tas mots izdarīja pilnīgi visu, ko es no viņa gribēju. Bez liekiem pārsteigumiem, bez liekām negācijām vai kaut kādiem tur pārsteigumiem gan pozitīvā, gan negatīvā ziņā. Viss bija ļoti adekvāti, ko es no šitā moča sagaidīju. Nu, es pāris reizes salocīju numuru, bet laikam tas ir dēļ lietuviešu garā numuru, bet nu, tas sīkums. Amortizācija cross trasē izdarīja visu, ko vajag. Protams, viņš nav paredzēts cross trasēm un tādā garā. Pa mežiņiem, grantenēm, visur ļoti viegli patīkami braukt ar viņu. Es domāju, amatieru līmenī, nu tādā, iesācēja amatieru līmenī pa cross trasu arī var mierīgi. Jā, Es varu mierīgi. Katrā ziņā Ainārs arī izbrauc pa cross trasu, un es arī izbraucu pa cross trasu ar viņu, un bija pat čaļs, kurš nu varēja nodzīt un tādā garā. Pārsteigums katrā ziņā tiem, kas ir trasēs, gan ir, kad iebrauc šitāds mocis iekšā un normāli var pabraukt ar viņu, lekt viss drampelīns un bez jebkādām problēmām. Vienīgais, kas bija, kā mēs ar Aināru nospriedām, bija grūti pierast pie ātruma pārslēga, jo viņam panda tur ir apakšā baigi zemu, un šajā vietā ir arī tāds. Bet tas ir riktīgs sīkums. Viņi tā kā grūti atrast, es citreiz bakstīju kaut kur te garām. Man atkal bija tā, ka kāja bieži vien par šitiem gribējās, lai viņš ir. Bet tas ir tāda lieta, kā var pierast, man liekas. Un, es saku, es jau var arī izlabot gan jau kaut kādu aftermarket. 2 dienas jau pabrauc ar viņu, un pie tā es esmu pilnībā pieredzis. Es nezinu, ko vēl man citu, piemēram, pateikt slikti par viņu. Grab. Vienīgais, jā, ko es pamanīju, kad viņš grab kaut ko lecot tādā garā. Bet tā kā krosamocis, man liekas, grab. Krosamocis arī grab. Kaut kas viņam tur grab, es nezinu, kas. Vai tie, pirmkārt, tā karbona panna, kā akmeņi trāpa, viņu ir baigi skaļā skaņa. Nu, tas ir... Bet, nu tā ir tāda, man liekas, piesiešanās, jā, sīkums, jā. Izskatās viņš seksīgs diezgan, jā. Jaudas ziņā, nu, protams, gribētos lielāku jaudu, bet jā, jauda ir pietiekama, jo visur apskatos, kur es skatījos par šo mocu, ir teikts, ka viņš ir paredzēts braukt ilgi, un lai tas mocs iztur to visu rallī un tādā garā. Un jauda viņam pilnīgi pietiekama. Nu, tenere, mēs uztaisījām dragreiz ar teneri, teneri izkoda, bet kaut kur, lai es netiktu līdz kaut kādiem ceļiem vai kur pilnīgi mierīgi tik līdz, kā jau teicu. Uz šosejas 110, 120, uz Grantena 110, 120 viņš pilnīgi mierīgi brauc. Maksimālais ātrums, ko es viņu pabraucu, bija 150. Protams, slēgtā vietā un privātā teritorijā. Bet, nu tad ieteiktu, jā? Kam tu ieteiktu šito moto? Es ieteiktu braukt pirkt tādiem, kas ir iesācēji, jo viņš ir tiešām ļoti viegls, ar pilnām bākām. Viņu vienkārši var svaidīt riņķī, viņš ir ļoti viegls, ļoti viegli vākt, ja arī kaut kāds problēmiņas sanāk. Bet nu iesācēji, kas brauc kaut kādu tetiņu, vai ne? Tetiņu, kaut kādu enduro pabakstīšanos, pastīties, nu nepirkt veco dominatoru apmēram, bet nopirkt šitādu. Šis ir moderns dominators. Jā, šis ir moderns dominators, bet nu viņš ir jaudīgāks un labiem amīšiem. Un arī pieredzējušiem braucējiem ir ļoti jautri ar viņu spēlēties un vienkārši maukt. Viņš ļaujās maukt. Tā kā tiešām tur pa grantenēm un smiltīm. Un es izbraucu visos smilšu kalnos, kura 990 to būtu jāiespringst. Šis diezgan viegli tika augšā, par cik viņš vieglāks un mazāks mocīts. 3 bākas. Paredzamais aptuvenais nobraukums, ko var izdarīt 3 bākām, ir aptuveni 500 km. Viņš ir viegls, izskatīgs. Samērā lēts, ka zina, motors jauns maksā 1500. Okay. Nu, tā kā viņu var triekt un, es nezinu. Nomaina motoru mods tālāk, jā. Nomaina motoru mods tālāk. Jā, nu kruti, jā. Tā kā... Kur var dabūt šito? Kur varēs dabūt? Ļoti iespējams, ka varēs dabūt AF Moto, auto favorītā, uz un Austrim, un gan jau viņš kaut ko sabīdīs. Pagaidām Lietuvā, tikai. Čau. Kove 450.